izmaksas ir ļoti svarīgas visiem uzņēmumiem, un kad visi uzņēmumi cenšas taupīt uz dažādām lietām, tad šobrīd ražotāji piedāvā tehnoloģiju, kura ļauj tikties cilvēkiem būtībā atrodoties jebkurā pasaules punktā. Un šobrīd man šeit uz galda stāv video konferences, kuras nodrošina to, kad, piemēram, es sēžot Latvijā, varu sarunāties ar savējo kolēģi Somijā, Igaunijā vai jebkurā citā pasaules valstī. Ar ko viņi atšķirās, piemēram, no visām programmatūrām, kas šobrīd ir pieejamas tirgu, ir tas, ka šī sistēma ir ļoti vienkārša. Katrā galā ir vai no šāda tipa monitors, vai no tāda kastīte ar kameru. Un lietotājiem vajag tikai pulti. Jāzina, kā tā pults, ko tur vajag nospiest, un tātad var sarunāties. Kas ir labi šajā gadījumā arī tas, ka šīm iekārtām var pieslēgt arī, piemēram, tos pašus sportīvos datorus, ko cilvēki lieto ikdienā, vai arī lielu datoru, un noraidīt, piemēram, arī to pašu prezentāciju. Tas nozīmē to, kad var rīkot sapulces arī. Tātad vienā galā tiekās 10 cilvēki ar citiem 10 cilvēkiem, piemēram, citā valstī, un viņi var sarunāties. Runājot par to, ka šeit uz galda ir viens variants, kas ir pieejams, tātad ir monitors. Kas ir labi tas, ka monitorā ir iebūvēta arī tehnoloģija, kura šo signālu raida un spēj saņemt. Tātad šis monitors ir ar iebūvētu, varētu teikt, kā datoru. Tātad šeit ir nepieciešams arī internets, tātad signāls tiek raidīts ar internetu, un arī uz monitora atrodas šeit, piemēram, ir kamera. Šajā gadījumā šeit nav monitora vai televizora, un šo tehniku var pieslēgt pie savējā monitora, datoru monitora, ja viņš tāds ir pieejams, viņu var arī pieslēgt pie televizora. Un tātad šo kameru var novietot jebkur. Piemēram, man bija ērti tas, ka man, piemēram, ir uz datoru galda darba vietā vai mājās, man ir monitors, es šo monitoru tātad pieslēdzu pie šīs kastītes, pieslēdzu internetu klāt, un šo kameru varu grozīt turpu šurpu, un viņa tātad rāda mani, kur es esmu. Kas ir, ko es gribētu atzīmēt to, ka, piemēram, es pamēģināju arī raidīt video filmu no viena gala uz otru, tad video filmu, diemžēl, šīs kastītes nevar attēlot, viņa raustās, jā, bet, piemēram, tāda kā prezentācija vai parādīt sevi, kur es esmu, vai pastāstīt kaut ko, tad noprezentēt ideālāk, kas tehnoloģijas nevar būt. Šis monitors, piemēram, maksā aptuveni ap 3000 eiro, šis maksā ap 2000 eiro, un patiesībā, ja liekas, ka tas ir dārgi, tad tā tas nav, jo laba sistēma maksā no 10 līdz 20 000 eiro. Tātad tas būtu kaut kādi monitori, kuri ir ap 50 colām lieli. Jā. Šīs sistēmas ir tieši speciāli pielāgotas šai nodarbei, tātad, un šīs kameras ir ļoti augstas kvalitātes, un šī tehnoloģija ir tātad aprīkota ar speciālu programmatūru, kura tieši nodrošina to, ka var pārraidīt gan prezentācijas, jā, un tur nekādas problēmas nav no tā. Ja, un tātad nobeigumā, ar ko tad šī sistēma ir laba un ar ko viņa varbūt tās nav tik laba. Pirmkārtām labi ir tas, ka viņa ir paredzēta kaut kam konkrētam vienam mērķim, tam, kad var vadīt šīs video konferences caur internetu, kas patiesībā dod ļoti lielu ekonomiju tajā gadījumā, ja cilvēki daudz ceļo, lai satiktos, lai veidot kaut kādas darba grupas, ja, strādātu. Vai arī, piemēram, ja īpašnieks strādā mājās, viņš grib runāt ar savējiem padotājiem, bet negrib braukt, jo viņa office atrodas Tokijā, bet uzņēmumi ir citās pasaules valstīs. Kas ir labi tas, kad, piemēram, ir pieejama maza tehnika, kur var ielikt somām, piemēram, līdznēsāt, ja, un no viena office uz otru, ir tas, kad var nokomplektēt arī sistēmu ar lieliem monitoriem un veikt, piemēram, kaut kādas ļoti lielas konferences. Kas, protams, ir slikti tas, kad
šī tehnoloģija ir dārga un, piemēram, kaut kāds mājas lietotājs viņu noteikti neizvēlēsies, vai mazs uzņēmums neizvēlēsies to, tikai izvēlēsies lieli uzņēmumi. Un lieliem uzņēmumiem atkal šis sliktums pārauga ievērojamā taupībā pret līdzekļiem, ko viņi izmantotu ceļojot uz šīm vietām. Jo tu kā mājas lietotājs viņu nelietos, mazs uzņēmums arī nelietos. Atkal tas mīnus, ja tu mīnus lielam uzņēmumam pāraug tieši ietaupījumā. Ja mēs ļoti lielu daudz naudas esam ietaupījuši ar to. Ļoti liels naudas. Un tad mēs, kad katru dienu mums tiekās savā starpā vismaz viena grupa, kas sarunājās, tur 3-3 cilvēki, iedomājas katru nedēļu viņiem visam aizlidot uz Somiju. Tas ir 1000 eiro nedēļā. 1000 eiro nedēļā. Tas ir, plānotie kaut kādi, ja tu pēc ļoti daudz. Būtībā mēs viena gadā jau kaut 3 mēnešu laikā esam atsetuši istabas.